Tev nav jāpārdod katram garām gājējam. Pasaulē ir 8 miljardi cilvēku. Vai tiešām tu domā, ka tavs produkts būs nepieciešams pilnīgi ikvienam? Nu, protams, ka ne. Tieši tāpēc mēs uzdodam jautājumus un mēģinam saprast, kuram klientam vispār ir problēma, kuru mēs varam atrisināt. Tad mēs meklējam cilvēkus, kam ir simptomi problēmai, kuru mēs risinām. Vienmēr būs cilvēki, kam nav simptomi, kuriem nav aktuāli mūsu pakalpojums. Vienmēr būs cilvēki, kuriem ir simptomi, bet viņi neredz to kā baigo problēmu. Un pat ja tu esi izdarījis pašu labāko, viņi to neredzēs kā problēmu un nebūs gatavi risināt. Un būs cilvēki, kuri redz to kā problēmu, bet vienalga nebūs gatavi risināt. Ja? Tāpēc atceries, tev nav jāpārdod katram. Tas, ko tev ir jādara, tev ir jāpārliecinās, ka tu dari labāko, ko tu vari izdarīt, lai tiešām palīdzētu šim cilvēkam ieraudzīt, ka viņam ir problēma, ja viņam ir. Ja? Un no tā, ja tu esi izdarījis labāko, ko tu vari, un cilvēks vienalga nepakam nav gatavs risināt problēmu, tad tiešām tāda cilvēka arī būs. Ja? Tieši tāpēc, ja tu šādu mindsetu pamaini, tad īstenībā tev nemaz nevar pateikt nē. Kontrolē to, ko tu vari kontrolēt. Izdari labāko no savas puses vienmēr, jo vienmēr būs cilvēki, kas, diemžēl, nebūs gatavi risināt problēmu.